tiešām tie, kas ir izvirzīti šim baltās virbuļu statusam, un ko izvirzījušas ir iestādes, organizācijas, cilvēki, departaments, tā ir kā tautas atzinība par to, ka tu esi tāds, kas nenostrādā savu laiku no un līdz un viss. Un vairāk man, piedodiet par to savu maizes darbu, es esmu nopelnījis, baltajam virbulim tas, ko viņš dara, nav maizes darbs. Man tas stimuls strādā tieši tie paši jaunieši, drīz ar viņiem es nenovecoju. Man vismaz tā liekas. Es esmu ļoti priecīga, ka tādi balties virbuļi ir. Vispār eksistē starp mūsu spēlēkajā, atklāt sakot, virbuļu saime. Bet es gribētu teikt, ka es priecīgi, ka es viņiem pievienojusies šiem baltajiem virbuļiem, un lai viņi būtu arvien vairāk un vairāk, jo mūsu kultūrai tas ir ļoti nepieciešams. Faktiski, es domāju, tā balva vairāk nozīmē šiem cilvēkiem un arī dabiski Rīgas domai. Vienmēr mēs gribam teikt cilvēkiem paldies. Un mēs sakam paldies tiem cilvēkiem, kuri iepriekšējā gadā Rīgas kultūras iestāžu, kultūras kolektīvu dzīvē, sadarbības partneriem kaut ko ir darījuši. Un tas ir tik nozīmīgs, ka mēs viņiem gribam pateikt paldies par šo balto zvirbuli. Šie baltie zvirbuļi ir 10, tas ir dažādas nominācijas. Kā mēs arī šodien redzējām, un arī iepriekšējos gadus esam redzējuši, tie ir cilvēki, kas aizvadītā gadā ir kaut ko īpaši izdarījuši. Un vēl ir dažādas balvas, kuras var saņemt vairākas reizes, bet baltais virbulis cilvēks saņem tikai vienreiz mūžā. Baltos virbuļu barā ir ielavījies viens tīri tehnisks virbulis, kuru, kā te teica Eiženijas kundze Aldermani, kad tos baltos virbuļus tie sugas brāļi knābājot. Un man to knābāšanu šādi tad ir iznācies sajust, tad, kad mazajā ģildē ielido ērgļi un vanagi uz sanāksmēm. Tad kādreiz tā ir, kad uzknāba ar. Un acīm redzot, mums ir izdevies saskaņot, uzturēt ģildi tādā kārtībā, kāda viņa bija 2000. Gadā pēc restaurācijas. Tagad nevar teikt, ka viņa būtu mainījusies. Ja? Ko var spriest pēc klientiem, kas nāk un saka, ka pie jums ir patīkami. Arī jāsaka paldies ir departamentam un departamentu vadībai, kuri arī ir bijuši ar mieru, kad tehniskajam zvirbulim tiek piešķirts baltais zvirbulis. Ja? Tātad novērtēts ir darbiņš. Veidosim, sakārtosim un neaizmirsīsim nemateriālo kultūras mantojumu saglabāšanu un turpināsim tālāk.